Mēs uz bonusu skatījāmies vairāk kā uz labumu grozu papildinājumu, jo mēs to koplīgumu tiešām cenšamies katru gadu pārskatīt. Šis bija labums, kas mums patiesībā jau bija koplīgumā, bet kas mums tika stipri no valsts puses ar likuma izmaiņām ierobežots, jo tika piemērots šis obligātais nosacījums par attaisnojumu dokumentiem šādiem labumiem. Un tad bonusu karte bija tas ideālais variants, ko mēs varējām piemērot mūsu labuma vietā, un kā attaisnojuma dokumenti mums arī nav vairs jādomā par šo milzīgo administratīvo slogu, jo tas bija vienkārši nereāli, lai mēs tagad darbiniekam prasītu sniegt attaisnojuma dokumentus un kāds šeit galā viņus administrētu. Mums ļoti patika arī tas, ka nāca klāt šī iespēja norēķināties par transportu, jo bieži vien darba devējs varbūt ir kaut kāda darbinieku kategorija, ka viņš būtu gatavs, piemēram, apmaksāt degvielu. Ir ļoti sarežģīta visa šī administrēšana. Šeit es norēķinos, ielēju degvielu un attaisnojuma dokuments ir konta izraksts. Mums koplīgums principā nāk vēsturiski līdz ar to no viņa nav jābaidās. Un mēs pārslēdzām koplīgumu, jo mums sākotnēji koplīgums bija ar arotbiedrību. Un tad mēs kā darba devējs skatījāmies uz to, ka mēs no tās arotbiedrības drusciņi gribam paiet malā. Un tad mums ir darbinieku pārstāvi komiteja izveidot, pārslēdzām koplīgumu ar darbinieku pārstāvjiem. Un katru gadu arī sasaucam šīs darbinieku pārstāvju sapulces un pārskatām koplīguma nosacījumus. Es nesaskatu tur nekādu risku, jo, lai vai kā koplīgums var slēgt uz termiņu noteiktu, un jūsu koplīgums ir nevainīgs, ļoti vienkāršā redakcijā, ļoti saprotami. Un es patiešām tur nesaskatīju nekādu risku. Šo gadu mēs iesākām ar 83 darbiniekiem. Ja katrs kā attaisnojumu dokumentu par saviem iztērētajiem līdzekļiem var iesniegt pat 11, varbūt pat vēl vairāk attaisnojumu dokumentus, tad šis sloks ir nereāls un nevajadzīgs un absolūti lieks. Jo šobrīd tas ir viens vienīgs izraksts, kas mums ir mēneša sākumā par iepriekšējo mēnesi, un absolūti saprotams veids, kādā tiek iesniegts šis pārskats, un absolūti pieņemams ir tas veids arī mūsu grāmatvedībai. Tas nesagādā absolūti nekādas problēmas. Darba devējam, kuram rūp savs darbinieks, kuram savs darbinieks ir vērtība, un kurš grib gana vienkāršu rīku, jeb instrumentu, tā kā papildu atalgojumu viņam piešķirt. Un ja viņš var piešķirt vēl papildu atalgojumu, nemaksājot par to papildu nodokli, tas, manuprāt, vispār ir lieliski. Protams, tiem darba devējiem, kuriem ir šis risks šai darba tirgu, šīs lielās šobrīd darbinieku konkurences dēļ šos darbiniekus zaudēt, un tas varbūt ir instruments, kā viņš viņu var motivēt palikt